šeit ir iela? Tā ir Grēdu iela. Šeit bija kādreiz sērkociņu fabrika un šeit veda kokus. Tika veidotas grēdas un par godu tam tika nosaukta Grēdu ielā. Un kad ir māja celta? Māja ir celta 1969. gadā. Un jūs, kur no jums ilgāk tad dzīvo? Es šeit dzīvoju no 81. gada. Un jūs? 10 gadi. 10 gadi, jā? Jā. Ko jūs domājat par šo vietu? Kāda tā ir? Laba, ļoti laba. No kāda viedokļa? No infrastruktūras vai no pašas mājas, ka viņi ir, varbūt, nezinu, silta, ērta? Gan infrastruktūra samērā laba. Neskatoties uz to, ka daudziem liekas, ka tur pāri maz kašķi, ka ļoti slikti. Tā nav taisnība. Un māja ir arī samērā silta un māja ir, kā lai pasaka, nav liels nama pārvaldes, kur tā nauda kaut kur pazūd. Mums kaut kā nepazūd. Jūs jūties paši saimnieki savai mājai un savam pagalmam, nosacīti pagalmam? Ko saprot ar vārdu saimnieki? Ka jūs varat darīt, ka jūs gribat? Mēs esam īpašnieki vairāk. Rīgā jau visi pagalmi ir publiski. Pa visiem pagalmiem staigā cilvēki, staigā sunīši vispār. Kas ir pats būtiskākais, ko jūs gribat šajā vietā? Mājas. Mēs gribam, lai būtu šis pagalms ērts gan bērniem, gan pensionāriem, gan arī visiem pārējiem. Šeit varētu labi justies un droši. Я варю креву валвода, я. Хочется, чтобы была маленькая детская площадка. Хочется, чтобы были скамеечки. Пускай будет посидеть где старым людям, отдохнуть, погулять здесь, походить с детьми. Бабушки с колясками могут немножко дорожку маленькую сделать, такую хотя бы не очень большую, чтобы можно было с колясочками проехать. Tas ir viss. Bet sakiet, agrāk tas viss šeit bija? Jau kaut ko bija, bet tagad ir salauzīta viss. Ir bijuši bērnu kastiņa bija, smilšu kaste bija. Šūpols bērniem bija, kur tāds atrakcija neliela, kur griezties. Un kad tas viss izbija? Tas viss izbija pēc 90. gadu. Jā, kaut kur 80. gadu beigās tas tika. 5-6 gadu atpakaļ tā jau viss jau bija bojā. 10 gadu notiek. 10 gadu, jā? Jā, mēs 10 dzīvojam, nekā vairs nebija. Es metālu daudziem vajadzēja. Es pati redzēju, kā pēdējo metāla gabalu aiznest. Tas tikko ievācās. Vai jums pagalmā ir bijušas jau, piemēram, talkas līdz šim, un jūs paši kaut ko esat darījuši? Jā, mums ir bijušas, mums katru gadu aprīlī ir talkas. Mēs visi kopā iedzīvotāji apkopjam šo apkārtni, cik nu varam ar saviem spēkiem. Tāpēc mēs arī nolēmām, ka vajag kaut ko vairāk uzlabot. Mēs vairāk pievērsāmies šai teritorijai. Šī ir Grēdu iela. Vēl pagalmā ir komposts, kur vietēji iedzīvotāji liek rudenī sagrāvtās lapas. Nē, man pat nekas tev, man gribēja teikt lielu paldies grupai, jau var redzēt, kāda grupa ir gatavojusies par tiem jautājumiem, par kuriem pagājušajā reizē bija visgarākās diskusijas. Un ja pārējiem tas nav skaidrs, tad īstenībā tie, kuri tur dzīvo, visiem ir skaidrs, ka viena no mūsu lielākajām sāpēm ir tas ceļš, pa kuru nedrīkst braukt, bet mašīnas brauc, un mēs viņu gribam norobežot. Šitā ir topogrāfija, kas tikko svaigi pasūtīta. Mūsu zeme beidzas tā kā pirkstiem kokiem, te kaut kur, sanāk. Nu šeit, jā. Jo, ja šitie koki nav, tad tā kaut kā. Kāds bija pirmais iespējas jums par šo Grēdu ielas pagalmu?
Liels. Liels. Noteikti daudz ko darīt. Pirmā doma, man liekas, bija. Kad mēs esam pa mazu priekš skaita ziņā priekš tās lielās teritorijas, Jā, man tas tāda gan noteikti bija. bija šausmīgs plašums un nav tāds tipisks iekšpagalms, bet ir atvērta ļoti publiska telpa, kur ir grūti tā kā nevilkt robežu dabās. No mūsējā ņēma. Jā, tas ir tās vilkābelības. Šitas ir tas, ko mēs gribējām. Tagad ir bez problēmām. Tas plašums tā drusiņ nomulsināja. Jo vienkārši viena garana ēka, 5-stāvīga, pat nav tā kā pagalms, grūti to nosaukt par pagalmu. Pagalms asociējas tā kā iekštelpa, intīma kaut kāda telpa, kur iedzīvotājs var pavadīt savu brīvo laiku. Tā doma ir tāda, ka no vienas puses ir forši ar iedzīvotājiem kā pasūtītāju strādāt, un vēl ir ļoti forši mums kā komandai strādāt, kad es esmu arhitekts, te ir ainava arhitekti, un tad ir vēl Raids, un sākumā vēl bija cilvēki no Mākslas akadēmijas, viens vēl bija puisis no Riseba, jā, no citiem arhitektiem. Sanāk tā, ka mums tā komanda ir no dažādām universitātēm un savā ziņā arī no dažādām pilsētām, Jelgava un Rīga. Kas ir šis? Apusējies soliņš, divpusējies. Logi 20 metru, tu nemaz neiebraukt. 20 metru distancē. Jā. Tas ir tāds Mēs varam darboties tikai līdz šeit. Nav labi. Sākot ar vienu mazu punktiņu, vēl varētu kā viņveidīgi varbūt ar laiku panākt tas, ka tas būtu kaut vai šī kustība. Ka viņi būtu vairāk, ne tikai gadā 3 pagalmi, bet ka būtu 10-11 pagalmi, kad arī studenti varētu būt vairāk iesaistīti. Ja nedarīs neviens neko, tad arī tā arī būs, ka nekad nekas nebūs, nekad nemainīsies. Visu laiku būs tāda netīra pagalma un tā. Ja mēs sākam kaut vai ar mazu daļiņu, varbūt kāds cits vēl ievēros, tas pagalms savādāks, es arī gribu savā pagalmā kaut ko tādu. Un tā pamazām, ka mēs tā kā tāda maza liesmiņa kā aizdedzina visu to lielo lavīnu, un tad sāksies viens un otrs. Viss piedalīsies, viss attīstīsies. Vienkārši cilvēki gribēs dzīvot sakoptā vidē. Faktiski šis jau ir pēdējais mirklis, ka vajadzētu kaut ko sākt darīt, jo, man liekas, tālāk nav kur iet. Jo pat tie puslaustie soliņi jau vairs nav, viss tiek pilnīgi nonīcināts tikai līdz ar zemes virsmu, un tur cilvēkiem nav ko darīt. Nezinu, tāpēc varbūt viņi sēž mājās iekšā, nenāk ārā, neredz nekādu aktivitāti kaut ko, tie maziem bērniem. Jā, telpa nav skaista, kādēļ lai iet ārā. Tas viss pasākums būs kaut kas motivēs tos cilvēkus līst ārā no savām malām, no savām migām. Tāpatām, ja arī cilvēki, tie paši iedzīvotāji, viņi nāks un rakstur un grābs un sakops to vidi, viņi arī redzēs, kad ir tomēr iespējams arī savādāk būt, un arī tas, kad tad viņi gandarīt jutīsies un arī pasargās un varbūt vaktēs no citiem vandāļiem. Kāds tas ir, vismaz uztrauksies, lai tur nesademolē, viņi veido to krūmu dobi vai kādu citu elementu. Sargās, jā. Un tas arī savā veidā tāds kopīgs pasākums viņiem izveidojas, sadraudzējās savstarpēs starp dzīvokļiem. Es domāju, arī komunikāciju uzlabo. Jā, ka tas ir vairāk, cilvēkam piederība ir pie tā, ko viņš ir darījis. Tas nav, ka tikai Rīgas pilsētas taisa kaut ko, kas beigās nevienam nepatīk un viss tikai nokritizē. Tas priekš viņiem pašiem ir. Jā, savā ziņā šis darbs bija arī tāds, ka mēs viņus iesaistam, kad mēs viņiem dodam idejas, viņi dod mums vajadzības, un tas ir kopdarbs savā ziņā. Tas nav, ka kaut kur kāds būtu tikai no zila gaisa kaut ko izdomājis, un tagad visiem vajag dzīvot tā, ka tas ir vairāk bijis tāds mūsu kopējs domas, kopējs tāds vīzija, ko mēs veidojām. Cerams, ka izdosies.
viss pēc plāna. Jā, nu mums Bobkats es jau satraucos vienu brīdi. Nav nekāda aizķeršanās bijusi? Nē, nu, tie daudz sīkumi, bet to jau neņemam vērā. Viss ļoti raiti, man liekas, iet uz priekšu, un pat var redzēt rezultātus. Nebiju gaidījis tik lielu atsaucību no iedzīvotājiem. Nu, jaunekļi arī jaunieši, bet veci cilvēki ir daudz svēlās. Viņi nespēja tik daudz izdarīt, cik vēlētos. Prasa darbu cilvēki? Jā, bet jāskatās ar pēc viņu vecumu, ka neatbilstoši, lai nav tas vairāk jāuzmanās. Lai nepārsīvot vecos cilvēkus. Redzu savu mīļāko, pavardiem ieejot. Ko jūs zīmējat tagad? Ko mēs zīmējam? Es zīmēju kaut kāds... Mēs zīmējam ļoti abstraktas plasītes uz gliemeža muguras, ne uz gliemeža mājas. Ideja ir tāda, grimoņi ļoti dekoratīvi izauga sarkanu kāpiņi. Viņiem rudenī lakšas toranci. Miksēt kopā ar spirēm. Pavasarī ziedēt spirēm, bet rudenī būs oranži sarkani kāpiņi. Tāda kā ielocīte, kur ūdeni apkārt atvēja. Var papurināt, lai viņš iesēžās kādā. Здесь надо воду. И потом возьми вот этот весь таус. Все, подожди, nedrīkst tikai uz saknītes. Šitā vieta ir jāatbrīvo. Rudenī, kas košas lapiņas tādas sakrāsojas oranži. Ticējām, ka būs tik liela atsauce. Jā, tas gan. Mēs bija 20 pāri 8. Jā, mēs bija kaut kur 3. Jā, kaut kas tam bija. Mēs bijām 4 tikai sākumā. Tā 3. Mēs lēnām atlikām. Mēs lēnām atlikām tos robežus, kur vajadzētu blokātam, braukāt un rakt. Tad mēs gaidījām viņu. Viņš neieradās, bet tagad jau ir. Un tad jā, lēnām pakarosījās un cilvēki nāca. Tagad ir tas, ko es gribēju sasniegt beigās, kad tu redzi, kad viss notiek. Ka rezultāts, ka to ideju var arī īstenot. Mēs esam uztaisījuši vienu apstādījumu dobi ar krūmiem, kur ir Filadelfija un 2 veidu spirejs. Tad vēl rekur bērniem ir uztaisītas spēles, klasītas un liemeži. Jā, esam te nolīdzinājuši dažas vietas. Tad jau arī rekur mums Bobkats šķūrē vietu, kur mums būs bērnu rotaļiekārtas, kas jau arī ir uz vietas. Tā kā viss notiek.
Kā dzīvo pagalms? Šādi tā dzīve nav pa daudz, nav bērnu, kaut viņi nenotiek. Visiem pietiek. Mēs esam atbraukuši uz pagalmu, kurš jau mēnesi dzīvo savu dzīvi. Kādi ir jūsu pirmie novērojumi? Čau, novērojumi ļoti forši. Nu, pirmais te ir bērni apdzīvojuši šo laukumiņu. Viņiem ir savas privātās koplietošanas mantas, viņiem ir slitkalniņš un visu kaut ko daudz, ko stāsta, kas viņiem tā patīk. Viss notiek. Nav nekas izdemolēt, protams, jā. Es ievēroju to, ka te vēl viss notiek uz priekšu, iedzīvotāji paši kaut ko ņemā. Jā, piemēram, ir uztaisīta puķu doba, kas nebija mūsu plānā, kas ir izveidota, tur vēl priedīts, sastādīts. Tā kā te jau vēl viss attīstās. Mēs tikai devām tādu pirmo soli. Un mums tas kā akmens no sirds. Ka mums ir, mēs esam gatavs ir. Cik mēs varējām, tik mēs varējām. Viņš dzīvo pats savu dzīvi un attīstās. Vai jums telpas laikā izdevās izdarīt visu, ko jūs gribējāt? Jā. Lielam jā. Jā. Varbūt vēl laiks vēl darīt, bet jā, mēs izdarījām, man liekas, visus plānotos, visus tādus paredzētos darbus mēs izdarījām. Bet, kā jau visos pagalmos, tie darbi vienmēr rodās no jauna. Ir pusgads vairāk pat pagājis. Kas ir tas vērtīgākais ieguvums? Tas, ka izdevās. Tas ir, man liekas, tas ieguvums, ka izdevās. Jā, tas gandarījums, prieks, tāds, ka kaut kas taču notiek arī. Nav tā, ka viss stāv uz vietas. Un tas, man liekas, ieguvums pašiem priekš sevis ir arī tas, ka tāda bija jāiet tā neatlaidīgi uz priekšu, lai tas viss notiktu. Nevarēja tā kā vienā brīdī tas reiz bija tā, ka gribējās palaisties. Skatieties, un tur kādi. Varbūt viņi. Tad viņi jums te vairo. Jā. Šitā tā forša. Kas ir tuvākais, ko vajadzētu viņiem izdarīt? Laikam visu to veco ņemt. Tur vēl soliņi palikuši tādi nobrukuši. Vecās drupas novāk? Jā, tādas lietas, es domāju. Jā, tajā pusē ir soliņu drupas, tad ir tās apmalītes izdraktās. Kā pamat, ko paši iedzīvotāji uzskata, ko viņi vēlētos prom un ko uzlabot un tā. Jo tad konkrēti tur uzreiz ir jāplāno. ja tā, vai arī tajā plānā jāskatās, kas būtu pēc tās kompozīcijas. Kaut kas vēl jādomā, noteikti būtu ar atkritumu konteineru, kas ir tikko atvests un vienkārši tur nomests. Ja salīdzina ar studiju procesu, vai ir kaut kas tāds, ko jūs studiju laikā nekad neiemācītos vai nesaprastu? Tas ir ar iedzīvotājiem. Principā komunikācija, tā kā ar pasūtītāju iedzīvotājiem. Tas ir tas, ko to nevar arī, kā to pasniegt studiju ietvaros ļoti sarežģīti. Mums bija ļoti labs mentors, kas mums ļoti palīdzēja. Mums nebija nekādas aizķeršanās. Un iedzīvotāji bija ļoti atsaucīgi, tiešām. Mums nebija sūdzības milzīgās arī. Šitais te bija tāds akadēmisks darbs, bet tas ir ļoti praktisks darbs. Tāds, nezinu. Paraugs, man liekas, īstenībā citiem pagalmiem, jo mums nebija tāda īpaša problēma ar neko.